Tauta Latvijā atkal jauna tēma. Nu re, baptisti, ja? Saprast Dievu vadību jaunajam gadam. Dainis Pandars, Tauta Latvijā, jāatgriežās ir atpakaļ pie viena video, nesen dažas dienas atpakaļ, kur Talbergs studijā viens pats sēdēja, bija uzklājis maisu uz galda, bija uzlicis šķīvi ar pelniem, un kurā viņš izstāstīja lietas, bet pateikšu, un finālā raidījuma beigās viņš izstājās no baptistu visām savienībām ārā un atklāti to pateica un aizgāja. Ja? Cilvēks beidzot kaut ko izdara prātīgu, jo es viņu kritizēju gandrīz katrā savā raidījumā, par šo neprātīgo cilvēku, ko viņš dara un kādus laiž studijā un ar kuriem biedrojās. Bet tātad rekur, tātad viņš skaidri un gaiši, par ko bija raidījuma tēma, par to, ka Bībeles kaut kādu jauno tulkojumu ir rediģējis kaut kāds sodomists gejs Nikita. Viņam tur bija piebalsojuši kaut kādi, es tagad negribu to raidījumu vilkt ārā un paši varēja iet apsīties, tas bija burtiski pagājušā nedēļā, Un tam visticamāk ir jau daži tūkstoši jau skatījumi, jo tas bija liels kipišs, kā es teiktu, Un tur viņš skaidri un gaiši pateica, kā viņš un vēl kaut kāds tur viens gejs, divi geji, kuri laikam savā starpā bija, tur skaitīja viens otru par vīru un sievu, vai oficiāli vai neoficiāli, un Talbergs visu pacēla gaismā, kā šie divi geji bija nokļuvuši Latvijas tajā, kas tā Bībeles biedrība, vai kas viņš tur, var sakot, un valdē, un vadībā, un špricē, un rediģējuši Bībeli, kā patīk, un ņēmuši rakstvietas ārā, un kaut kādas nav ielikuši, un, var sakot, gejiem par labu tur uztaisījuši jauno Bībeles tulkojumu. Talbergs raidījuma beigās uz ceļiem nometies, tur raudāja, lūdza Dievu, kipiši visi, Un skaidri gaiši Talbergs pateica, baptisti, jūs vainīgi, goda bīskapi, kā viņš tur teica, un tāds un šitāds un goda, tas taču bija par Jāni Ozoliņkeviču, Tātad Tauta Latvijā visa tātad Ozoliņkeviču dinastija, visi baptistu kādi līderi, vadītāji un kādi viņi tur kas viņiem ir bīskaps baptistiem un pārējām konfesijām. Talbergs kapitāli pastāstīja, ka jūs esat vainīgi, līdzatbildīgi, jūs atļāvāt nokļūt valdē, Kāpēc mani neielika Latvijas Bībeles biedrības valdē, bet kāpēc ielika gejus, sodomistus, Nikitu, kurš bija atnācis zeķu biksēs un zaimoja tur svēto vakarēdienu un ar sidru uzdzēra un uzkoda kaut kādu tur rīsu rausi. Katrā gadījumā tas bija traks raidījums, ko Talbergs parādīja, un prieks, ka viņš finālā izstājās no baptistiem un kā saka, bet viņš visu izstāstīja, uzcēla gaismā virtuvi un ka joprojām, cik es pēc viņa teiktā sapratu, tā raidījumā, visi šī atbildīgās konfesijas, kas bija kaut kādus savus pārstāvjus bīdījušas tur uz valdi un uz padomi, un kas Dieva vārds taču ir, kā mēs redzam, viņš bijis ir un tāds viņš ir un neko nedrīkst mainīt un mest ārā un to un šo un ko un gadsimtiem gājis cauri un tāds viņš ir nemainīgs, tikai, protams, kaut kādi tulkojumi, kaut kādas tur lietas, ko tur, uzlabojumi, nesnaisus pečuks, tas tur it kā varētu notikt, bet pašu to visu Bībeles tekstus nedrīkst mainīt, izmainīt un neko pielikt un atņemt. Un tāpēc es tagad, kad te saprast Dievu vadību jaunajam garam, Dainis Pandars, Tauta Latvijā, gan šim cilvēkam, gan visiem citiem pārējiem, kur ir pēc Talberga raidījuma, kur šie visi baptisti raudoši puņķiem, tekošām puņķenēm, kā mēs teiktu, raudoši uz ceļiem iznākuši ārā pie kaut kādas, kas tā ir ogre, lasa ogres, trīsvienības baptistu kaut vai draudze, kur viņš paņēmis šito tumsoni, kas Dāvida armiju vada, Kudoru, kā bija, Kudoru. Katrā gadījumā Tauta Latvijā šie visi neko nav ņēmuši vērā, un tātad viņi ir līdzatbildīgi, kā Talbergs teica, pie šiem, ka geji ir Bībeles biedrības vadībā spicē, un geji rīkojās, un valsts līmenī, kā es cepos par visu, kad gejs ir vada valstī, un neviens neko no ticīgiem neliekās nezinis, tad te geji valda mierīgi Bībeles biedrībā, un ticīgiem atkal viss ir vienalga. Tauta, tā ir traģēdija Latvijas ticīgajiem kopumā.